Daugavpils novadā aprīlis iezīmējies ar skaistiem šūpļu svētkiem. Cienījamos 102 gadus 7. aprīlī atzīmēja Dubnes pagasta iedzīvotājs Staņislavs Ivbulis. Gaviļnieks dzimis Kalupas pagastā, pēc kara dienesta iztiku pelnījis kolhoza un meža darbos. Cienījamo kungu dzimšanas dienā sveica Daugavpils novada domas priekšsēdētāja Janīna Jelīnska, sociālā dienesta vadītāja Anna Jegorova un Dubnes pagasta pārvaldes pārstāvi. Jubilāram tika uzdāvināta silta sega un 30 latu svētku pabalsts. Ivbuļa kunga ikdiena joprojām roku rokā tiek pavadīta ar sievu Emīliju, kur ir par vīru 10 gadus jaunāka. Laulībā abi pavadījuši 63 laimīgus gadus, un kā apgalvo dzīves biedri, Staņislavs vienmēr bijis uzticīgs vīrs un nekad nav laidis pa kreisi. Ģimenē piedzimuši 4 bērni, šobrīd kuplo saimi priecē 7 mazbērni un 4 mazmazbērni. Abrīnojums ir pāra dzīves prieks un mundrais solis. Staņislavs par veselību nesūdzas, tikai piebilst, ka sācis sliktāk dzirdēt un redzēt. Ja nesaredzu sieviņu, tad varu viņu ar rokām apčamdīt. Optimismu nezaudē gaviļnieks. Jubilāra ilgdzīvošanas noslēpums nekad nav smēķējis, dzēris šņabi un vienmēr ir daudz strādājis. A jūs atceritīs jau todu pavasari? Kas? Vot šito dorā pavasari, savu 102 gadus. Nav bieži toda pavasara, todas dzimšanas dienas jums? Varbūt nav. Nav bieži ar todiem ļaņiem snīgiem. Pirkās varbūt nav bieži. Elza Timšāna, Gunts Kaminskas, Daugavpils novada doma, Latgales reģionālajai televīzijai.